Čau visiem! Mēs Raivis, Mārtiņš, a.k.a. Prīsets, un šis ir mūsu podcasts Formula bez filtra. Āmen, tieši tas ir mūsu podcasts, un mēs esam vienkārši parasti džeki no vienas vietas Liepājas, lai gan tas nav baigi būtiski šajā stāstā, bet mēs vienkārši vēlamies uzsākt kaut ko foršu, kaut ko kopīgu un veidot foršu komūnu ap šo foršo sportu, kur vienkārši daudz bagātī cilvēki un puišalīši vienkārši brauc. Līdz ar ko pievienojieties mums, ja jums interesē ļoti parasts viedoklis, un tad jau dodamies tālāk uz šovu. Tātad formula livery, jeb nokrāsas, jeb krāsas, vai kā pareizi latviskot šo vārdu liverijas? Es arī nezinu. Viss sapratīs, ka tu teiksim... Karoči runāsim par skiniem. un mūsu mīļākie livery man personīgi ir noteikti Audi. Man tas liek just tādu elegantu sajūtu. Svarīgi būtu pateikt, ka vēl visi nav iznākuši. Vēl visi nav iznākuši šajā momentā, līdz ar ko mēs nevaram spriest, kuri tiešām ir tie mūsu mīļākie. Bet tieši līdz šim momentam, kas ir, man pulkstenis nav, bet ir 28. janvāris, trešdiena, un līdz šim brīdim izlaistie, man mīļākais ir Audi, tas ir ļoti elegants, man tāda bezmazliet Apple sajūta, vai ne, tāds ļoti vienkāršs, bez nekādiem baigiem, trakiem krāsu elementiem, lai gan realistiski tas, ko mēs arī gaidījām, kas arī ir īsumā tas smieklīgākais, tas, ka pirmo reizi šo parādīja, tad attiecīgi tas ir tas, ko mēs arī īstenībā dabujām. Tāpēc, kā tev? Jā, Audi ļoti clean, tāds Apple-like. Man liekas, arī tas Revolut, kā main ģenerāls sponsors piesit, viss šī to, ka viņš tāds vienkārši clean un tā, vienkārši izstās labi. Bet arī nav pārbāzts ar sponsoriem. Nezinu, varbūt būs vēl klāt sezonā ejot, viņš tāds patukšs. Viss ir atkarīgs no formulas performances, un ja šī formula performēs labi, tad jau attiecīgi varbūt arī sponsoru piesaist nebūs nepieciešama, bet ja viņi performēs, kā viņi performēs, ja viņi būs, tā teikt, ne pagājušā sezonas kiks, kas īstenībā diezgan labs bija un pat dabūja podiumu, piedestālu. Bet, ja viņš performēs kā 2 sezonas apakaļ, Kiks, Saubers, vai Alfa Romeo, tad noteikti būs nepieciešams sponsoru piesaist, un Dievs dod, lai nenotiek tas, kas notika ar Haas un Rich Energy. Tāpēc dodoties pie nākamā, mana mīļākā livery, Haas ir, godīgi sakot, saglabājot tās savas klasiskās krāsas, izdarījuši kaut ko ļoti īpašu. Jā, īstenībā es pat šo arī domāju. Man liekas, šis ir labākais Haas liverijs, kāds ir bijis. Neskaitot arī to pašu sākumu ar to enerģiju, melnais ar zelta. Viņš bija diezgan nice. Viņš bija diezgan nice, man patika. Šitas tajā tieši Haas ģenerāla krāsās ļoti, ļoti klīn. Var tā kā atpazīt, ka tas ir Haas, tas nav Racing Bulls vai kaut kas cits, bet pietiekami tāds moderns, un man liekas, šis ir labākais pagaidām no Haas, ko es redzēju. Pilnībā piekrītu, un tad uzreiz arī var virzoties pie Racing Bulls. Racing Bulls saglabājot to pašu balto krāsu, kas īsumā pagājušajā gadā bija ļoti liels pārsteigums, man likās ļoti klasiski forši, jau vispār nekādas pretenzijas, ļoti labs liverijs. Un tad, dodoties uz lielo Red Bull komandu, man ļoti patīk tas, ko viņi izdarīja formulu. Man jau cik ilgi jau bija līdz kaklam tā matētā piegarša tai formulai, bet tagad tas zilais ar glossy toni, tas atgāž apakaļ tādu veco Red Bull vibe. Man patīk. Jā, par Racing Bulls. Man liekas, šogad forši izstāst pēc Red Bull, kā Red Bull komandas liverijs nedaudz kā komanda. Pagājušajā varbūt bišķi izties, ka ļoti independent un varbūt Red Bulls būtu sponsors. Šogad vēl tā zilā krāsa bišķi iekšā ir tā sajūta, ka tā ir Red Bull arī, kā meitas komanda basically. Par Red Bull man ļoti patīk tas spīdīgais zilais, ir ļoti klīns. Nezinu, daudzi tur, nav apmierināti, nezinu, kāpēc, man liekas, ļoti smuki. Ļoti smuki. Tiesa, Red Bulls arī nav zinām ar to, ka viņi baigi trakās izmaiņas veids, bet, teiksim, to, ko viņi izdarīja, kas bija Turcija 2021. gada, kad Hamiltons cīnījās pret Verstappenu, un tad viņi Turcijā, man liekas, uztaisīja vienu no visu laiku skaistīgajiem Red Bull liverijiem, kāds jebkad ir bijis, kas bija balta krāsa ar tiem elementiem, kas principā atspoguļojas, kas man lika atcerēties šo liveriju, bija pagājušā gada Racing Bulls liverijs, tas man riktīgi iedzina to sajūtu. Adidas un Mercedes
sadarbība īstenībā man patīk arī tā formula. Un runājot par Mercedes formulu, labas cerības cilvēki liek uz to. Jā, man liekas interesanti. Daudziem arī nepatīk Mercedes liverijas dēļ tām lielajām tām līnijām. Man liekas, tieši 3 arī bija, kā kaut kā varbūt nospēlētas Audi sponsorships, tās pelēkās sānās uz sidepadiem. Bet izstāsta diezgan moderni, izstāsta interesanti, nav tas klasiskais melnais. Un vispār mēs neesam runājuši par jauno noteikumu, ka jābūt vismaz 50% nokrāsotai formulai. Es par to nemaz nezināju. Jā, viņi speciāli uzlika noteikumu, ka jābūt vismaz 50% nokrāsotai. Nedrīkst būt exposed carbon fiber. Kurš bija tas gads, kurā bija tā problēma ar to, kad visi pēkšņi atrada kaut kādu ne loophole vai ko, ka pēkšņi sāk kasīt krāsu nost? Iepriekšējie divi. Tāpēc, ka nevarēja atrast, kur dabūt vēl laiku un sāk kasīt krāsu. Viss bija melns. Bet, man liekas, tas bija pagājušā sezona. Šogad sezona, man liekas, viņi vēl augstāk pats varbūt jauc tos procentus. Pagājušā sezona, man liekas, jau bija diezgan krīsot tā lieta. Kaut ko viņi jau darīja. Jā. Kad respektīvi ir nepieciešama šī krāsa, jo tas jau sāk palikt smieklīgi. Bija muļķīgi, viss bija melns, neko atpazīt nevarēja. Alpines izties pēc Red Bull, Haas izties pēc vēl tur Ferrari, un viņi tur viss nebija normāli. Nu jā, tam ir skaidrs, ka tam bija jāuzliek kāds noteikums, un tas bija kaut kādā veidā jāapkaro, bet Ferrari, es teikšu godīgi, es vienmēr sirdī būšu Ferrari fans, tikai un vienīgi Hamilton dēļ, tas ir mans džeks, tas ir mans braucējs, protams, Krekls man šobrīd ir McLarens, bet cilvēki runā, kad būs labi. Ej! Vienmēr var būt, es redzēju cēlu to hype, ka iepriekš, ka kādreiz Mercedes pret Ferrari, ja tā cīņa lielā, bet es nezinu. Būs interesanti. Ferrari liverijas gan nav labs, es nezinu, ko tur pateikt. HP. Ļoti labs, man ļoti patīk. HP, fantastiski. Malači, Džeki, jūs darat visu perfekti. Jā, tā kā pilnīgi citām komandām, kurām viņi ir ģenerāls sponsors, varam nomainīt krāsu, vai teiksim DHL. Jā, Lotusam vai kam viņi, Renault viņiem bija sponsors, un tad viņi bija uz baltu fonu, un viņi nomainīja savu reālu visu brandingu, kas beigās viņiem nostrādāja pa perfekto, jo tas ir ikoniski, jā. Jā, bet Ferrari pāriet uz zilo tagad. Jā, godīgi sakot, zils Ferrari tieši tādā HP turnī nav nemaz tik slikti, jā. Es ticu, ka kādu dienu, kad būs pietiekami daudz naudas, iešu Ferrari salonā un pateikšu, man lūdzu Ferrari, bet HP zilā krāsā. Tā kā jā, bet runājot par Ferrari, viņiem tur kaut kas interesants notika tajā viņa testā, jā. Es nezinu, kas tas ir. Viņi saka, tas bija viens cilvēks, protams, runā otru, bet kas tas tiešām bija, mēs neviens nezināsim. Tik līdz sāksies sezona. Labās ziņas Ferrari faniem, tas nav motors, jo Haas tur nenormāli daudz apļus nobrauca, viss esot fine, Cadillacs arī nobrauca apļus, motoru vaina it kā tā nevajadzētu būt. Jā, bet kopš kura laika mēs mēram to, tā taču nav nekāda mēraukla. Tas formula var arī nosprāgt vienalga, vai jums ir kopīgi motori vai nē. Vienkārši atkarīgs no komandas un vispārējā. Tāpēc liekam cerības uz Ferrari. Cerams, ka Lewisam beidzot izdosies tikt pie tā 8. pelnītā titula. Tu redzēji tos TikToks, cik viņš bija laimīgs. Jā, viņš ir tik smaidīgi. Es nebiju redzējis tik smaidīgi Hamiltonu, man liekas, vispār. Jā, īstenībā pagājušajā gadā jau viņš bija tieši tikpat smaidīgs, bet tu varēji redzēt, kā ar katru sacīs tas smaids. Viņš gāja cauri visām tām emocijas fāzēm. Viņš izdzīvoja pilnu gada laiku vērumu ar visu to, kas tur notika tajā komandā. Bet jā, es ceru, ka viņiem viss izdosies un ka viss būs forši, bet nākamā tēma visi uzskata, ka Mercedes dominants ir priekšā, ka Mercedes, jau pagājušajā sezonā es jau dzirdēju, ka Mercedes tur ir atklājis kaut ko, ka tā formula ies uz pāri 400 km/h un ka tūlīt būs rītīgais braucējs un rītīgā sacīksta, bet kas tad tur būs? Jā, tas būs interesanti. It kā esot atklājuši, neatceros, cik tur teica, cik zirgspēks vairāk, jo viņiem uzsūstam motoram ir vairāks tilpums un ir vairāk zirgspēks izspiest. Būs interesanti redzēt, pagaidām izstāst reliable, tas ir laikam svarīgāks jaunajā ērā, pēc tam to zirgspēks skatīties būs interesanti. Es lieku cerības, ka Mercedes ir atradis, es esmu Mercedes fans, by the way, un
domāju, ka tas varētu būt pat labi, beidzot. Bet es nelikšu cerības pārāk augstu. Es atceros pēdējās regulācijas maiņas, kad veids Mercedesam Zero Sidepods, viņi būs pussekundi ātrāk pāri. Runājot tagad par to, jā, kas vispār tas bija? Reāli, būsim godīgi, kas tas bija par sviestu? Jo tāpēc, kad viņiem bija normāla formula ar normāliem sidepodiem un viss, un braucam un daram, un tad, jā, un pēc laikiem izstāsta, ka viss ir super, mēs esam priekšā, viss ir ok, un tad vienkārši, jā, nomainam formulu. Kāpēc ne? Un, jā. Tad pārējais, tie, kas sako līdzi, zina, bet tie, kas ir pievienojušies un no jauna uzzina, tad Mercedes komanda izdomāja principā pāris dienas pirms regulārās sezonas sākuma izmainīt formulas dizainu, kaut arī jau testos bija pārbaudīts, ka esošais dizains ir ok. Viņi izmainīja uz citu, kurš teorētiski bija pārbaudīts, ka ķipa būs labs, un tad beigās viņš galīgi nebija labs, un tās bija, tā teikt, Mercedes īsā norieta sākums, bet es teikšu godīgi, pagājušās sezonas rezultāti liecina, ka viņi ir lēnām tiek uz pēkām. Jā, pat tiem Zero Sidepodiem bija interesanti. Man liekas, tas bija vairāk tāpēc, ka viņi gribēja slēpt, kad reviloja mašīnu, lai cits komandas spēj tur nesadomēs nošpikot. Bet tā bija izgāšanās, reāli izgāšanās no Mercedes puses. Un to pre-season arī viss runāja, ka Mercedes būs daudz ātrāks, viņi būs priekšā, citas komandas neturēs līdzi. Izvērtās pilnīgi pretēji. Es nelikšu cerības pārāk augstu uz Mercedes, bet pagaidām izstāsta cerīgi. Un varētu būt interesanti cīņa. Bet jā, ieliks interesanti, ka viss runā par Mercedes un viņu motoru, bet viņiem vēl ir komandas, kas ņem Mercedes motors. Un tieši viena no komandām ir McLaren, Williams, Astonam ir Honda tagad. Atvainojos, Honda. Un Honda. Kā viņiem iet, man nav nejausmas. Es tik zinu, ka viņi tur arī braukuši vispār. Viņi nav braukuši, viņi jau arī nav pat, vai viņi ir parādījuši savu liveriju, netaka. Bet viss ir skaidrs, ka tas būs zaļš. Viss redzēja, jo šodien TikTok viss sako līdzi lidmašīnai kaut kādā, kad vedīs. Viņi nemaz nav atveduši formulā uz Barcelonas testingu. Visi gaida, ja viņi tikai vienu dienu ieliks. Audi motors pagaidām nav baigi reliable, viņam uzticēties īsti nevar. Kas ir ar Red Bull? Red Bulls brauc. Izņemot to, kas sienā ielikt, tas tikai to pišķi pabrauc, un viņš laikam vairs nav rādījies trasē, allegedly. Kā ir, tā ir. Tā mēdz notikt arī šajā sportā. Bet tas ir par motoriem. Mēs vēl nepabeidzām runāt par liverijiem. Kādas ir tavas prognozes runājot tieši par šiem Mercedes dzinēju komandām? Mēs esam redzējuši, kāda Williams varētu būt potenciālā formula, kāda viņiem ir tieši uz šiem testiem uztaisīt, kas ir kaut kādas tur tās strīpas zilās ar baltu vai ne. Tas ir test liverijas. Tas ir test liverijas. To mēs zinām, ka arī formulas komandas mēdz eksperimentēt ar šiem testa liverijiem un uztaisīt šo tādu interesantu pasākumu. Ja? Bet kāda tad varētu būt šī Williams komandas krāsa? Viņi noteikti paliks ar zilo, tas ir vairāk kā skaidrs. Jā, zilā noteikti būs. Grūti iedomāties tagad, kad Red Bulls ir spīdīgs zils, ko darīs Williams. Jo Alpinam vismaz ir tas rozā, lai viņas atšķirt ar spīdīgu zilo, to tumši dziļo spīdīgu zilo. Grūti teikt, ko Alpins izdomās. Vai viņi būs gaišāki, būs balti kaut kādi. Varbūt viņi Alpins tieši būs, man liekas, vairāk rozā, un tieši Williams, es domāju, ka būs vairāk uz to varbūt balto, melno akcentu, tie Duracell, tā kā moška kaut kā. Ja nebūs tas Duracell augšā, tas inteiks. Tas ir forši. Tā kā pirmo reizi es to redzēju, man šķiet, ka tas ir viens arī no ikoniskākajām lietām, detaļām, jebkurai formulē. Vislabākais sponsoru placements, man liekas, tas formulas vispār, ko es redzēju. Kāds liverijs varētu būt McLarenam? Vai viņi mēģinās atgriezt kaut ko chromētu, jo chroma arī ir sponsors, vai viņi saglabā, protams, ka viņi saglabās papais, oranžo. Kas notiks tur, jo bija streams, pareizi bija streams, ir TikTok klips, kur Lando teica, ka viņi būs skaisti. Looking good. Tad, tas liek domāt, ka nebūs vienkārši oranža melno, kā bija iepriekšējos izgādes. Bet tajā pašā laikā es neesmu pārliecināts, vai tas streams ir tagad bijis, vai tas ir kaut kāds vecs ieraksts.
Also good question, jā. Es nav pārbaudīts source, bet anyway, es domāju, Papais Oranges noteikti gaidāms. Chromi viņi apspēlēja uz tiem speciāliem liverijiem kaut kad, man liekas, es neatceros, uz kuriem reisiem. Tas bija interesanti, un es domāju, nekas jauns īpašs nebūs īsti. Es domāju, ja nekas īpašs nebūs, būs tāds pastīsies, jā, tas ir McLarens. Ok, tas par liverijiem, manuprāt, līdz šim, cik mums informācija ir devusi un kas ir aktuālās tēmas par un ap liverijiem, ir tā teikt konkludojis, kustamies tālāk uz nākamo tēmatu. Bum! Mēs esam apakaļ. Mēs runājam par tehnisko stāvokli Williams komandai. Raivi, kas tev ir sakāms par šo? Pagaidām, viss, ko mēs zinām, ka Williams bija basically pirmie, kas sāka strādāt pie šīs jaunās regulācijas formulas, un viņi ir 30+ kilograms tagad pa smagu, lai tikai izietu savus tās crash regulācijas, lai vispār varētu trasē izbraukt. Mēs dzirdējām, ka bija vienkārši 20-30 pa smagu un nevarēja iziet, un tagad viņiem jāpaliek vēl svars, un šodien viņi esot izgājuši to crash regulāciju. Tas liek domāt, ko viņi visu tos gadus darīja. Jā, ņemot vērā to, ko James Walls ir teicis, jā, kad viņam būs nākamie gadi, viņam neinteresē 23. Viņam neinteresē 24. Viņam neinteresē 25. Jaunās regulācijas dominēsim. Viņš visu salaužam, visu testējam, un tad 26. ir mūsu gads. Jā, tad tagad ir tāda sajūta, ka varbūt viņi ir ienākuši šajā gadā ar domu, ka nākamais ir mūsējais. Viņi turās pie savas filozofijas, malači. Tas ir tikai slavējam. Redzēsim, kā viņam ies. Jo, godīgi sakot, Williams pat īsumā uz pagājušās sezonas beigām, godīgi sakot, viena no manām mīļākajām komandām. Jā, viņi tik labi izšāva. Viss bija forši, tāds patīkams, vēl Sainz podījums beigās. Un bija prieks tiešām redzēt, jo Williams bija tik zem, tik daudz gadus. Skaties, viņi pagājušo sezonu dabūja vairāk punktus nekā pēdējās, man liekas, 8 kopā saliekot, vai kaut kas tam līdzīgs. Maleč, cerams, ka viņi var turpināt, bet pagaidām nav spīdoši, izstāsta slikti gandrīz. Ja būtu jāteic prediction, man gribētos automātiski likt zemāk, nekā es būtu domājis pirms. Redzēsim. Novēl labāko es gribu, lai Williamsam iet, bet šobrīd ir grūti pa viņiem redzot šīs ziņas. Nekad nevar zināt, kā beigās būs. Varbūt tas viss tiešām ir apzināti un varbūt beigās viss tiešām būs kārtībā, bet laiks rādīs un sezonas starts arī visu pateiks. Jā, visu labāko. Cerams, uz kvalitāti viņi ieradīsies un nobrauks ātri. Jā, redzēsim. Bet runājot tieši par to, podkāstu ietvaros mēs organizēsim tādu prediction spēli, un par to mēs arī iepazīsim jūs vairāk, bet tas būs tāds ļoti interesants un interaktīvs veids, kā arī daži no jums varēs iesaistīties, un tiks veikts arī visādas izlozes un visādas foršas Formula 1 atribūti, kas tiks iedotas tieši kādam no jums. Tikai esiet aktīvi, iesaistāties un sekojiet līdzi, un viss būs superīgi. Un kā vispār piedalīties vispār, jo to jūs redzēsiet, mēs dosim ziņu sociālās mīdijos vai kaut kur TikTokā, Instagramā meklējiet un vienkārši pievienojieties komunai, būs jautri. Tieši tā. Iegremdējoties nedaudz apakaļ laikā, un vācot viedokļus. Es ticu, ka daudziem skatītājiem arī būs viedoklis par šo, bet un šī tēma ir arī tāda lieta, ko mēs esam ļoti daudz apsprieduši savstarpēji, bet, manuprāt, katram F1 podkāstam vienreiz šai tēmai ir jāpieskarās, un mēs pat cik sākam, tik vēlu, cik mēs sākam. 2021. gads. Kurš bija pelnījis to titulu? To arī izvēlējies vārdu pelnījis. Tas ir tāds ļoti sarežģīts vārds. Grūti teikt, es tajā laikā man nebija savu komandu. Es tikai sāku skatīties, man liekas, 19. gadā. Un man liekas, man flēmos vēl vairāk. Es esmu George Russell fans. Jā, varat lūdzu
varat komentos tagad visu salikt, visu, kas nāk galvā, viss kārtībā. Bet tas bija vairāk, tāpēc viņš bija underdogs Williamsam, nekas viņš bija pelnījis. Un tad I had to stick with it. Bet viņš still liekas rēcīgs. Man tie prikoltīgi un tā liekas tik stulbi, ka viņi ir rēcīgi. But besides that, tajā brīdī es fanoju, atbalstīju Maxi. Man Hamiltons personīgi nepārāk īsti nemaz nav paticis. So, tu arī vari flamot visu Hamilton fanu, lūdzu, tagad arī komentāros, paldies. Un es domāju, Maxis, tā situācija bija ļoti izspēlēta, un ne Maxs, ne Hamiltons nebija īsti pie tā vainīgs. Tajā momentā es piekrītu, bet, protams, bija daudzi faktori, kurus, teiksim, ja tie nebūtu notikuši, viens vai otrs, viņi jau būtu vinnējis daudz ātrāk, teiksim, atsaucoties uz sezonu uz apakaļ, ne apakaļ, bet, tajā pašā sezonā atsaucoties to, kas notika iepriekš. Baku, Hamiltons, atstāja savu magic pogu ieslēgtu un aizbrauc taisni. Jo bremzes bija pārkarsušas, un viņš vienkārši izkausēja savus bremžu klučus, vai kas viņiem tur ir par to sistēmu. Jā. Atstāja, tas ir, man liekas, bija, lai diferenciāli samainītu bremzēm priekšā apakaļ, lai sildītu bremzes. Tas bija, Viss kaut kas jau bija, arī saskrējās Silverstone, tas slavenais crash vai Monzā. Jā. Tā bija noteikti sezona, kur bija vērts skatīties, un tā noteikti bija sezona vismaz daudziem no jums visticamākais, tā bija viena no pirmajām sezonām, ko jūs sākāt skatīties, un tā visticamākais bija pirmā sezona, tad es jūs apsveicu, un tā arī bija droši vien visinteresantākā sezona līdz pagājušai sezonai, kad mēs beidzot dabūjām 3 cilvēku cīņu, un parunājot par to, cik ilgi reāli ir bijis cik ilgi mēs esam iztikuši bez šīs 3 cilvēku cīņas, kad 3 cilvēki var vinnēt titulu līdz pašām beigām. Man nav nejausmas, ka tas bija. Bija F1 posts, bija ielikts, bija tikai realistiski pāris reizes vēsturē, ka tā ir bijis, ka 3 varēja beigās uzvarēt. Man liekas, ka bija 3. Bija daudz, ka bija tuvi uz pēdējo 2 driveri, bet ka bija 3, ir bijuši tikai, man liekas, 5 reizes, vienreiz bija 4, man liekas, nekas, rēts pagadījums, tā bieži notiek. Viņi varēja būt vēl tuvāk punktos, būtu bijis vēl interesantāk, kā izspēlēsies, jo viss daudz spekulēja, vai, ja Piastri būs tajā vietā, Norris tajā, vai viņam Griezīs, būs, vai būs team orders, šitā mainīs. Varēja būt visau kādi, bet Lando bija jāuzvar, viņš arī uzvarēja, malacis, Un tagad skatāmies nākotnē, vai viņam tas izdosies? Vēl viens tituls? Jā. Lando? Jā. Es domāju, ka jā. Ja mērš motors tiešām ir jaudīgs, tad šogad es liktu likmes uz Russellu un Lando lielumā, lai paņemtu titulu. Es nezinu, kas cits vēl te varētu konkurēt. Ja tiešām mērš motors ir labāks, uz lielumā var skatīties tikai uz Mercedes motora komandām, un Williams neizstās spīdoši. Alpines it kā arī ļoti ilgi jau developo mašīnu, bet kurš liks savu naudu uz Alpine? Un tad tikai paliek tās abas komandas. Piastri var revenge arku uztaisīt lielumā. Un ja McLarens arī sagatavojuši vismaz to formulu kaut cik jēdzīgi, jo pagaidām viņi cik ir izbraukuši šobrīd Barcelonā, neizstās baigi spīdoši, ļoti līdzīgs Cadillacam, by the way. Ļoti līdzīgs esot. Un man liekas, tas nav labi. Salīdzināt ar komandu, kur pirmo reizi tikai piedalīsies. Te ir jautājums. Kas būs labāk? Vai principā, vai Cadillacs ienākot iekšā formulā būs vēl viens vecais bezuzai Kiks, vai vēl viens vecais Alfa Tauri, vai vēl viens vecais Haas? Vai Cadillacs būs backmarkers? Es domāju, noteikti viņiem nav fundings, personāls, visa infrastruktūra vispār tuvu citām komandām. Lai gan to pašu varēja teikt par Haas, viņi ienāca un viņiem salīdzinoši labi gāja. Bet es nezinu, es nelieku lielas cerības. Ferrari motors.
Varbūt būs labs Ferrari motors, bet anyway, viņi tikai nesen dabūja zaļo gaismu, ka viņi var pievienoties gridam tik mazā laika posmā sarežģīti. Tad Audi pārpirka vismaz jau esošu komandu, investēja vēl iekšā naudu, rebrandojās. Tur bija vairāk gadu procesi, ka katru gadu pirka vairāk procentus. Un tur varbūt tad ir doma, ka ir iespēja, jo strādājoši kaut kas, ko var uzlabot, kad laikam nekā nebija. Un tik maz laika posms, es lieku ļoti maz cerības, kad lieku. Šī ir tā lieta, ko mēs tagad nezināsim, jo tāpēc, ka mēs zinām, ka Andretti jau cik ilgi centās tikt iekšā, vai ne? Un man liekas, Cadillacs pareizi, korekti mī, ja es esmu nepareizs, kad Andretti, tā ir principā Andretti komanda tikai zem cita nosaukuma un citiem Man liekas, ar principam. Ford arī mēģināja tikt, vai GM ar kaut ko viņš mēģināja sadarboties, un viņi neņēma pretī. Teica, ka baidās, ka nebūs pietiekami liels fundings un investments pašā sportā. Un kad viņš kaut kādu dealu dabūja ar Cadillac, ko viņi paņēma pretī. Lūk, ja cilvēks tik ilgi cenšas, tad gan jau ir arī komanda, kas cenšas tikpat ļoti, cik viņš jau. Formula nav tas sports, kur vienkārši var ieiet un var mierīgi tikt. Līdz ar ko mēs nevaram spriest, mēs varam tikai prognozēt. Un es, godīgi sakot, gribētu ticēt, ka Bottas, baterija voltas un Čeko varētu parādīt sevi labi. Pirmkārt, mēs zinām, ka viņi var braukt. Mēs zinām, ka viņi ir labi braucēji. Viņi to ir parādījuši vairāk kā nezinu, cik reizes, vai ne? Un pareizajos momentos viņi vienmēr ir varējuši performēt un palīdzēt saviem komandas biedriem. Principā tā ir komanda ar 2 otrajiem braucējiem. Un tas ir vēl viens interesants faktors, kas tur būs, kāda būs tā dinamika, vai viņi vienkārši būs ļoti tādi visu laiku laidīs viens otru. Vienkārši viņi visu laiku iebrauks šitā finišā kopā. Perez, please, let Bottas by. Bottas tāds, no, let Perez drive, it's okay. Kāda būs tā dinamika starp šiem braucējiem, jo ir skaidrs, ka abi šie braucēji ir ļoti sirsnīgi, manuprāt, viņiem nav tas Formula 1 kretīnisms, kas ir, teiksim, kaut kādā Hamiltonā, Leclerā, Norrisā, Piastrijā un Verstappenā. Viņus taisīt kopēji kalendāru. Es ticu, ka tā notiks vienkārši. Mošs jau ir safučēts. Bottas būs pliks kaut kur Meksikas līcī. Kaut kādā augusta izlaidumā tā. Tieši Meksikas līcis, vai viņi teica citādāk sauc? Es neatceros. Golf of the Americas. Labi, bet, okay. Oficiāli. Meksikas līcis. Vispār pat ne Meksikas. Mēs sapratām. Kurš Meksikā? Kaut kur viņš uz pliks. Kādā Meksikas kalnā viņš tur būs pliks vienkārši. Ar baltu sniegu. Cadillacs. Es ļoti ceru, ka viņi nebūs pilnīgi beigās. Es ļoti ceru, ka viņiem izdosies tomēr vismaz būt labai midfield komandai. Bet, ja tomēr tas ir lemts, tad tā būs. Tad, godīgi sakot, no visām midfield jeb apakšgala komandām, kādas es zinu, kas ir, teiksim, man uzreiz galvā ir Haas, protams, Cadillacs iet tur, jo tāpēc tā ir pirmā sezona, Alpīna, žēl teikt, vai ne, bet Astons, viņš ik pa laikam parāda foršas lietas, un, protams, Williams, un, protams, arī Racing Bull, principā Audi. 6, labi, Audi. Reāli, principā, visas komandas, izņemot Red Bull, Mercedes un McLaren un Ferrari. Un no visām, no visām šīm komandām man personīgi, visu laiku es ļoti augstu pēc tā, lai Astonam iet labi. Man ļoti patīk Astons kā, pirmkārt, mašīna, kā krāsa, man patīk, kā viņi tie braucēji, labi. Jā, tie braucēji. Man patīk tas braucējs Fernando. Jā, tas par otru vārdu mēs nerunājam. Kanādiešiem nav labs track records par recent F1 vēsturē. Par otru braucēju tajā komandā mēs nerunājam. Mēs viņu vārdu nepieminam. Bet es ļoti gribu redzēt, lai tai komandai izdodas. Man tiešām kaut kā jau no tā laika, kad Vetels tur aizgāja, kad man riktīgi gribējās, lai tā ir tā komanda, kurai iet jau no paša sākuma. Un
Diemžēl tā nav bijis, bet es ceru, ka kādien viņi būs turpat blakus visām. Es domāju, ka būs. Es arī man ļoti līdzīgs sajūts bija, kad paziņoja, ka Astons nāks iekšā ar Lance naudu anyway, bet kopā likās lielisks mūvs sportam, nekā, kas pirms tam bija šis Force India, Racing Points. Jā. Tas bija tāds bišķi joks, līdzīgi kā kiks, tas arī nebija, tas bija tāds, bišķi apsmieklīgi likās, bet ļoti labs mūvs kā Astons, es laikam arī cerēju, ka būs labi, tā viena sezonas puses, kad Alonso izšāva ļoti mega, bija tāds labs sajūts, bija patīkami redzēt tā, kā ne tikai Alonso, bet arī Astonam izdodās, bet grūti teikt, Ņūjīs tagad Astonā liels cerības, esot milzīgas investīcijas, tā komandu infrastruktūrai miljardus ielikuši. Principals, nevis kā aerodinamikas inženieris vai inženieris, bet viņš kā team principals. Es aizmirsu, pareizi. Viņš kā team principals, tāpēc būs ļoti interesanta sezona, un mēs redzēsim to dinamiku, kāda viņiem tur arī būs. Allegedly Aero departments strādā 247 nelegālajās stundās, bet to neviem nesakam. Tas tā. Raivis to zina, bet FIA to nezina. Tax man doesn't know. Tā kā, būs interesanti, un būs interesanti redzēt, kā tai komandai ies. Haas, man ļoti pietrūkst Gunters. Man ļoti pietrūkst kaut kāds viena šī figūra, kas dara visādas. Es teiktu godīgi, ka Zaks ir palicis nedaudz pa Gunteru. Godīgi sakot, viņam tie momenti ir tādi, uz pusi ļoti līdzīgi. Neviens vēl durvis nav izšķēdījis viņu priekšā. Nevar salīdzināt īsti viens uz viens. Folks smash door. Jā. Bet es redzu. Zaks Browns ir moderno dienu Gunters Steiner. Bet Zaks jau vairs nav team principals. Viņš jau nav bijis nevienu brīdi team principals. Netek, viņš nav bijis. Man liekas, un tagad jūs komentos varat droši rakstīt, vai YouTube komentos, vai Spotify, jūs varat vienkārši mums uz Instagramu bombardēt ar ziņām, draudu ziņām. Divāna eksperti. Mēs zinām tieši tik daudz, cik mēs zinām, bet es esmu diezgan drošs, ka Zaks Browns nevienu brīdi nav bijis team principals. Šis laiks bijis vienkārši CEO tieši par šo sacīkšu pasauli. Varbūt, jā. Es varbūt jauc. Bet, kas vēl interesants noticies? Interesants ir noticies, ka mums ir 2. gads ar Ķīnu. Otrais gads ar Ķīnu, atceroties pagājušo gadu Ķīnu, Hamiltonu uzvaru un mūsu cerības sākums un nākamajā uzvara sprintā. Uzvar ir uzvar, vienalga, kur. Ja viņi ir uz sacīkšu trasi. Pole positions, sprint quality. Labi, nomierinies, labi, pietiek. Viņš ir labs braucējs. Tas arī bija vienīgais podiums, ko viņš dabūja. Davai, chill. Viņš uzvarēja. Ķīna otro reizi, Japāna uzreiz pēc Ķīnas, un pirms Ķīnas mums ir Austrālija, kas arī sanāk laikam otro reizi apakaļ vai trešo reizi apakaļ. Austrālija nebija, ilgi laiku Covid dēļ viņi nebija, tāpatās arī kā Ķīna, tāpatās Japāna laikam arī, bet viņi bija bišķi tālāk kalendārā. Tas kalendārs bija citāds, jo Bahreina bija pirmā sacīks, tāpēc arī Bahreinā bija testi. Un tagad interesantākā lieta ir tā, kad ir saglabāta Bahreinas testi, bet sacīks ir Austrālijā. Šī ir vēl viena lieta, varbūt Bahreina samaksāja, lai pie viņiem notiek. Es īsti nezinu, neesmu skatījies. Visticamāk, ka tā arī ir, bet tajā pašā laikā tos testus jau baigi nerāda. Bahreina jau rāda. Barcelona rāda? Jā, Barcelona nerāda. Bahreina, man liekas, ka rādīja. Jā, man liekas, ka rādīja. Tas ir televised. Jā, lūk. Un tad interesanti, kas notiks tieši šajās pirmās 3 sacīstēs. Un es noteikti, kā jau es minēju, ceru uz visām šīm lietām, ko es minēju, ka es ceru. Jā, bet man tagad uzreiz runājot par Austrāliju, kas arī ir pirmā sacīks, ļoti interesanti likās pirms laikam 3 gadiem Albons visu sacīks nebija iebraucis pitstopā. Viņš pēdējā aplī vai iebrauc, lai būtu. Jo viņiem sanāca pitboks pirms laikam finiša līnijas, un šodien nopitot, nomainīt riepas un lēnām pāro pār līniju.
Man šķiet, ka tas bija pat apli pirms. Nē, man liekas, viņš nofinišēja. Tiešām? Man liekas, ka jā. Rakstiet komentāros un rakstiet mums privāti. Jā, nē, man liekas, viņš nofinišēja. Viņš pēdējā aplī burtis iebrauca, jo Pitls viņiem bija sākumā kaut kur. Man liekas, ka tā bija. Un tad viņš nofinišēja, jā, izbraucot Pitlu ārā. Ļoti interesants moments, jo bija arī šķiet Šumacheram bija šāda pati situācija, kādā vienā no sacīkstēm, kā arī tieši viņš tā iebrauc pitstopā un finišēja. Un ir arī jaunajā F1 spēlē šī pati lieta Silverstone, kad tu vari finišēt ātrāk. Šumacheram nebija tas pats, ka viņš Silverstone to izdarīja. Es nezinu, man liekas, tas bija. Bet, un viņam atņēma pēc tam to podiumu. Tiešām? Jā, viņš nofinišēja ātrāk, un man liekas, viņam atņēma, un pat tur soda punkti. Nē, nebija soda punkti. Kaut kāds sods viņam tur bija, un viņam atņēma, man liekas, to podiumu tur reiz. Bet, jā. Nu, un bija arī F1 spēlē tas joks, varēja iztaisīt, varēja ietaupīt kādu pussekundi, man liekas, pat. Tur reāli varēja, Jārno Opmērs tieši to arī izdarīja. Jā, un Maksim arī atņēma šito. Es nezinu, es tik redzēju kaut kādus klipus TikTokā, ka tā notika un tāda lieta eksistēja. Un, jā. Bet, manuprāt, ir moments, ka mēs pārdzīvamies uz jaunu segmentu. Jauns temats, jaunais Active Aero un vispār kāds strādās. Pišķi jaunās regulācijas arī, formulas mazākas, vieglākas. Bet jā, galvenais Active Aero, kas aizstāja DRS, kas būs jauns. Cik es sapratu, nebūs tās mainīgās sekundes, no trases būs stila sekundē, bet to vēl redzēsim. Sezona nāks daudz neskaidrības. Nosaukumi arī mainījās vairākas reizes. Tur būs DRS, tur MOM. MOM, jā. Tad Active Aero beigās. Activated your MOM. Jā, kas tur. Principā, viss, ko mēs līdz šim esam dzirdējuši, esmu dzirdējis to faktoru, kad ir vienalga sekunda vai cik sekundes, ka beigās katrā trasē šīs sekundes atšķirās, kurās tu esi līdz brīdim, ka tu vari aktivizēt šo Active Aero. Un tad mēs pirmīt lasījām, ka, teiksim, ir tā pati sekunda, bet tā kā īstenībā būs, tad to mēs skatīsimies jau tuvāk sezonai un tuvāk šiem testiem, tad arī būs skaidrāk. Redzēs, sapratīs. Man liekas, ļoti neveikli tas, kā agrāk bija DRS un overtakes, kas bija ekstra baterija boosts, kurā brīdī, kurā aktivizēt. Un tagad DRS aizstāja overtakes. Tas aktīvais Aero, kad frontwings un aizmugurējais atvērsies, to sauc par overtake. Un to ekstra bateriju, kad kurā brīdī varēs izmantot, to sauc par boost. Ļoti confusing. Ļoti dīvaini, jā. Es bieži vien formulā mēdz redzēt šādu lietu, kad viņi maina nosaukumus. Tiešām nevajadzīgi. Nevajadzīgi. Līdz ar ko... Jā, varēja to Active Aero, kad DRS vietā ielikt boost un overtakes paliek overtakes, kad ekstra baterija ieliek. Bet ne, ekstra baterija ir boosts un DRS vietā ir overtakes. Muļķīgi, es nezinu, man tā vismaz liekas vairāk apmulsinās cilvēkus nekā tiešām palīdzēs saprast. Bet labi, ir labāk nekā mamma un šitie vispārējie. Protams. Tas vispār bija tik ļoti garām. Es nezinu, kā viņš par to iedomājas sākumā. Tā ir viena no lietām, kas vienkārši tiks ierakstīta vēsturē, bet nekas, gaidām jauno sezonu, jaunās regulācijas un redzēsim, kāds ir tiesa. Mēs varam teikt, ka tas izstāsta ļoti interesanti, ka tagad arī abi, ne tikai aizmugurējais spārns, bet arī priekšējais kustās. Jā, mēs skatījāmies TikToks no Barcelonas testiem, līkotos, izstāst jocīgi, bet es neteiktu, ka sliktā ziņā. Es arī skatījos Barcelonas testiem kaut ko, kas bija līkojis un gājis, jo īsti oficiāli neko daudz nevar likt. Kā frontwingi atšķirās. Gan arī visām komandām tie priekšējie flapi atverās no augšējā, no trešā vinga, viņš turās un tad basically plakanāk sanāk atverās. Mercedesam vienīgiem iet no otrās un no vidējā. Teorētiski tur kaut kas ekstra paliek. Don't know why. Jo Mercedes. To mēs redzēsim, kā viņiem ies ar savām idejām un savām loģikām. Toto gan jau izvilks kaut ko ārā beigās sezonai, bet ir skaidrs, ka šī atkal ir jaunas ēras sākums, un ja mēs pareizi atceramies pagājušās ēras
regulācijas, tā teikt, maiņu un jau no sākuma, kā visas formulas lēkāja. Līdz ar ko mēs nezinām. Ļoti mainījies. Atceries Ferrari, kā izstījās sākumā. Tur paņem baseins bija saitpados. Nu, un viņi lēkāja. Mēs nezinām, kas būs. Mēs varam tikai spriest, bet patreiz izstās labi. Runājot tālāk par šiem testiem, Barcelonas vispār jau, ko mēs esam dabūjuši patreiz redzēt, jaunās mirdzošās gaismiņas sānos. Jā, tas bija interesanti. Nezināju, nebija nekur dzirdējis par šito. Es nezinu, vai tu biji dzirdējis. Nebija vispār dzirdējis nevienu lietu par to, tikai tajā momentā, kad bija videoklips ar Kadrijaku, kuram mirgoja gaismiņas sāni. Es redzēju arī bildi ar Ferrari un sāku meklēt info. Nebija jaus, kas ir laikam, tas ir... ekstra drošībai, lietus laikā. Un ne tikai lietus laikā. Vai arī, ja formula apmetās, jā. vai arī lietus laikā, kad slikta redzamība, ja vienkārši lietus, tad viņas mirgos, vienkārši redzamības dēļ, un ja formula apmetās, vienkārši viņas mirgos ekstra drošībai. Nu, ja kāda formula brauc ap līkumu or something, iespējā kādā pamanīs lielumā. Labi, es nezinu, viņas ir iestrādāts iekšā spoguļos, neredzu, kāpēc ne, lielumā neko jau nemaina. Būs bišķīt, varbūt reicīgi, ja lietas laikā visu laiku strādās, būs tāds 2 safety car apkārt braukās bišķīt. Tas būs ļoti interesanti, redzēt strīpu ar mašīnām, kurām mirgo dzeltenas gaismas. Jā. Bet, godīgi sakot, Kadrijakam ar to melno, dzeltenā krāsa, black and yellow, bišķī cakāja kopā. Teikšu godīgi, izcījās ok, bet es nevaru iedomāties, kā tas izteiksies citām formulām. Nu, tā kā man šķiet, tas ir ļoti amizants pievienojums un ļoti nevajadzīgs. Bet mēs arī domājam, ka Halo ir nevajadzīgs. Jā, Halo arī izstījās jocīgi. Šī izstījās jocīgi, varbūt šī ir arī kaut kāda jaunā lieta, kas principā uzlabos drošību tādā līmenī, kādā mēs to nekad neesam redzējuši. Ir skaidrs, kad Halo ienāca, kad uzlabojot šo drošības aspektu, Formula 1 pazaudēja kaut kādu savu šarmu, kaut kādu savu nezinu, cilvēku prieku skatīties, lai gan stulbi tā teikt, ka tas ir cilvēku prieks skatīties. Tas, ka tā apziņa, ka tas ir tik ātri un tik nedroši, ka tā kā ir samazinājusies un cilvēkiem tas ir iesitis, tā interesanti, lai gan tas ir pašsaprotam, ka šīm lietām ir jāeksistē, un es atbalstu pilnīgi to faktu, ka tas ir, jo tāpēc, ka šo iekārtu dēļ mēs esam pasargājuši dzīvības tik daudziem labiem braucējiem, un viņi joprojām var braukt. Un mēs esam zaudējuši, bez šīm iekārtām zaudējuši tik daudz labu braucēju dzīvības. Tāpēc es vienu brīdī domāju, kāpēc negāja IndyCar rūtu, tā kā IndyCars uztaisīt principā kapsulu? Nu, jā, ķipa nelika vēja iztīklu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet godīgi tagad skatoties, man liekas, pat Halo ir labāks. Sākumā likās, bet paši driveri teikuši, viņi tāpat tās taisni nestās. Ļoti reti vienmēr skatās projām tālumā uz līkumu, nākamo vajadzību nav. Un pat izstās labāk nekā tas veistīgls. Izstās bišķīt jocīgi. Teikt, salīdzinot, noliek F1 blakus ar IndyCāru. Indijas izstās jocīgi. Tādā ziņā nav nemaz tik slikti. Vienlaiks visi, kas apšaubīja Halo sākumā, arī tagad pilnībā piekritīs, kad Halo bija ļoti labs pielikums. Drošības ziņā 100%, izskatu ziņā, ne pārāk, bet tagad, man liekas, visi komentāri ir apspēlējušas ekstra vietas sponsoriem, sensoriem arī. Viņiem kameras iebūvēts iekšā slomo, ir, lai drošības, pēc krašiem var drošības tur apstīties, kaut kādas interesantas lietas. Un, man liekas, ļoti labs. Ļoti labs, un ir tiesa, ka šis Halo agrāk izstījās ļoti slikti. Ir tiesa, ka viņš izstījās ļoti uzskrūvēts, tāda vienkārši kaut kādas detaļas, kaut kādas trūbas, un tagad tas ir tiešām, kā tu saki, dizainiski ļoti labi implementēts, līdz ar ko tā ir palikusi par labu ikdienu, un cilvēkiem, kas tagad varbūt tikai sāk skatīties formulu, tas nešķitīs nekas neparasts, manuprāt. Jā, es vispār arī redzēju postu, kur bija vienkārši Photoshopā, pielicis blakus tagad jaunie livery, un kur bija vienkārši izgriezts Halo, nolikts side by side, un godīgi izstījās neveikli. Man liekas, ka vienkārši ļoti pierasts ir
liekas, ka tā ir daļa no formulas, kas jābūt. Protams, ka pasties, tad varbūt bija tāds varbūt nostalģiskāk sajūta, kad redzēji bet es neteiktu, ka bija labāk. Man liekas, tas tagad modernajā F1 sportā, kur tiešām drošība ir svarīga, jo tik daudz braucēji ir zaudējuši dzīvības vai palikuši ar visu mūžu ievainojumiem, kas mainījuši dzīves, tikai pareizi, izstās moderni. Pareizi tu saki par nostalģisku sajūtu, jo tāpēc, kad es formulu sāku skatīties jau tā svētdienās, ik pa laikam, kad viņas gāja pa LNT, ka es biju pavisam maziņš, un tad es redzēju šīs formulas bez šīm iekārtām, un tam man bija ļoti interesanti redzēt arī, kad vienā momentā bija, ka vēl nebija Halo, ka priekšējais spārns bija ar tādu interesantu, tā kā nevis uz leju, tas deguns gāja, bet ka viņš gāja taisni, un tad uz leju nogāja divi tādi puļķi, kājiņas, un tad tur bija tas spārns, un tad bija tāds caurums tā kā tajā degunā, un es domāju, tas arī izstījās frīkīgi. Es atceros to laiku, kad vēl tas tikko bija ienācis, un man likās, wow, nē. Te kaut kas ir jāmaina. Tas bija kaut kur ap to pašu laiku, kad Šumahers atgriezās uz Mercedes, un tieši tajā laikā arī parādījās kaut kas līdzīgs uz to pusi, un tad Hamiltons nomainīja. Tad jau tur varētu būt. Es nezinu, es neesmu tik dziļi zināms, man nav tik dziļi zināšanas F1 vēsturē, es tā aktīvi skatos tikai tagad 7 gadus varbūt. Pirms, protams, bērnībā kaut kur jau vienmēr svētdienā redzēju televizorā ielas. Tēcis ieslēdz vai vienalga, kur tu biji, kaut kur formula gāja, tu svētdienā televizoru ieslēdz. Bet tā aktīvs tiešām fanoja daudz mazāk. Neesmu daudz redzējis, bet es zinu, par ko tu runā. Ir interesanti bija redzēt tos. Viss kaut kādi ir tie tehnoloģiskie, ka tur Viljams, man liekas, 6 riteņiem ieradās vienreiz kaut kad uz testiem. Jā, bija tā 6 riteņu formula, tas vispār bija interesants gadījums. Tur interesanti. Man liekas, Viljams, bija tie lielie trakie džeki, viņi tur uztaisīja arī ātrumkārbu bez ātrumiem un visu kaut ko viņi tur mēģināja izdomāt. Spieda sportu attīstīties tādā ziņā. Protams, ka viss viņiem aizliedz, bet bija interesanti laiki kādreiz. Bet par moderno formulu prieks redzēt, ka ir mazāk jaunajās regulācijās, vieglāk, tikai labāk, vairāk driveri jau, man liekas, ir minējuši, ka var just to atšķirību, kad ir vieglāk un mazāk, un tā tikai pozitīva lieta. Prieks redzēt, ka ir drošas un labas formulas. Būs ļoti interesants sezona priekšā mums sagaida. Tieši tā. Un šķiet, ka man personīgi nav vairs baigi ko piebilst par tekošo sezonu. Vai tev ir kāda tēma, ko tu vēlies izrunāt? Nē, lielumā nē. Man liekas, mēs esam izgājuši cauri, pastīties savus notus, bet lielumā, man liekas, mēs izgājām cauri pagaidām visam, kas ir zināms, par kādiem pāris interesantiem faktiem, kas bija pagātnē, bet jāgaida, kas ir palicis no Barcelonas testa, vai kaut ko vēl nenoskaidros. Jāredz, Astons un Viljams, man liekas, nav nemaz vēl bijuši, izbraukuši. Jāstāsta arī vēl liverī gaidāmie, kas ir McLarens, Cadillacs, pats McLarens, Astons, vai ko es jau nosaucu divreiz. Būs interesanti, un tad jau arī priekšā mums ir februārī Bahreins testi. Tur būs ļoti svarīgi, man liekas, tie jau pirmās lietas, ko var redzēt. Kaut ko jau, kad kuram iet bišķīt labāk, neiet labāk, kaut kādu ātrumu jau nedaudz iespiež. Var redzēt, kuras komandas ir gatavas, vismaz mēģināt ātrāk braukt, skatoties pēc iepriekšējiem gadiem, jo būs interesanti. Nevarēs pateikt, man liekas, kurš ir pārliecinoši labākais, bet es domāju, būs tik un tā ļoti daudz, ko varēs redzēt un pateikt. Mēs visi zinām, ka Ferrari uzvarēs. Hamiltons dabūs savu 8. titulu un vienkārši kā jociņas pociņu viņi iedos Leclercam vienu paturēt arī. Tā kā... Es atvainojos, Mārtiņš Zāles nav iedzēris, ja mēs jau kādu laiciņu runājam, viņam vēl rādās, bet būs es vienkārši turpinu naivi cerēt, bet
neviens neliedz jums naivi cerēt, un turpinam sekot līdz mums, un skatāmies, kas būs tālāk ar liverijiem, kas būs tālāk pa ziņām. Piesakojiet mūsu Instagram kontam šeit, un tur būs arī kaut kādas aktuālās ziņas, kuras varbūt mēs līdz galam neiekļausim podkāstā, bet līdz nākamajai epizodei tiks iekļauts tieši tur. Tāpēc paldies, ka tu skaties šo epizodu. Šī ir pirmā epizode, mēs tikai mācāmies, bet mēs gribam vienkārši mūsu ikdienas parasto Formula 1 sarunu pārvērst par kaut ko varbūt tādu interesantu kādam citam arī vēl. Tā kā, ja jums šis likās interesants, padalieties ar draugiem, ierakst komentārā savas domas, un mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt kādu viedokli, un varbūt tieši kāds no jums nākotnē varēs mums pievienoties uz kādu sarunu. Tā kā, paldies, ka skatījāties. Paldies skatītājiem, paldies klausītājiem, un tā tikai uz priekšu sezonu gara vēl, un būs daudz kas interesants mūsu sagaida. Tieši tā. Paldies, skatījāties. Formula bez filtra. Bye, bye. Atā!